Mitru graudu malšana un presēšana tuneļu maisos. Šajā saimniecībā to jau dara daudzus gadus. Viņi pat ir iegādājušies pašu savu malšanas un tuneļošanas, ja maisošanas mašīnu, kur Romil, ražotājs ir Romil, ļoti pieredzējusi kompānija no Čehijas, kas ražo šīs mašīnas visai pasaulē. Šī ir mašīna, šodien tiek malti kvieši, un kvieši maļās no visam labībām vislabāk. Miež lēnāk un auzas vēl lēnāk. Tāpēc šeit malšanas ātrums ir apmēram 20 tonnas stundā. Graudi tiek samalti un glabāti šādos maisos visu ziemu. Ziemā tie vairs nav jāmaļ. Te rekur rezerves vēl no pagājušajā gada. Šis maiss ir, šajā maisā ir graudi samalti un iekonservēti kopš pagājušajā gada. Lai gan graudi ir praktiski sausi, ap 17% mitrums, un rītdien visticamāk tie būs pavisam sausi. Tomēr arī šādiem graudiem jāpievieno ir ķīmiskais konservants farmacīds. Un pilnīgi noteikti, tāpatās kā skābrības trančē, plēvi arī tuneļu maisu plēvi ir jāsargā no zvēru un putnu bojājumiem. Un to dara lietojot aizsargtīklus. Un, protams, pēc tam ar pūtēju vai ar citu instrumentu visus šitos graudus, kas ir sabiruši garām blakus maisiem, tie visi ir jāizpūš projām, lai nepievilinātu grauzējus un putnus. Kur šeit ir ķīmiskā konservanta dozators, tūlīt parādīšu. Šeit ir arī tas mehāniskais plūsmas mērītājs. Viņu dozācija notiek atkarībā no tā, cik notiek malšanas ātrums. Šajā gadījumā 0,2 litri minūtē. Malšanas kvalitāte ir apmēram šāda. Lielisks veids, kā vienlaicīgi samalt, iekonservēt, ja mitrā graudu arī fermentēt graudus un sagatavot lielisku spēkbarību govīm. Ja tie būtu mitri graudi, tad būtu vēl papildus priekšrocības, tie nebūtu jākaltē. Šajā gadījumā saimniekam ir izvēle, vai tos kaltēt, vai pārdot, vai saglabāt savām vajadzībām. Šajā saimniecībā graudus ražo tikai savām govīm un savām vajadzībām, tāpēc viņi graudus nepārdod, bet maksimāli efektīvi iekonservē saglabāšanai un izbarošanai govīm visā nākošajā gadā. Čau!